Slavēts Jēzus Kristus! Mīļie draugi, kur es esmu? Neesmu vairs savā istabā filmējot jums kārtējo video. Otrdiena veltītajā svētajiem Antoniem. Es esmu Padujā. Dažas dienas pirms es esmu atbraucis šeit. Tagad ir 1. jūnijas, kad ierakstu šo video svētdiena. Un te es esmu atbraucis pie Svētā Antonija. Un tālāk video es jūs aizvedīšu pa baziliku. Kopā lūksimies apmeklējot šo vietu pie Svētā Antonija kapa. Redzēsim, cik skaista ir uzcelta bazilika, pateicība Dievam par šo lielo svētu, kas kaut gan ir dzīvojis viduslaikos, aizvien ir aktuāls. Aizvien ir aktuāls, tāpēc, ka viņam piedēvē ne tikai brīnumus, par kuriem mēs dzirdam, ka viņš ir brīnumdāris atradot pazaudētas lietas, ka viņš ir savienojis atrautus cilvēku locekļus, cilvēkam atgriez atrautu kāju, ka viņš ir panācis daudzus brīnumus, kad cilvēki viņu negribēja klausīties Rimini pilsēta, viņš izgāja un sludināja zivim un tās izbāzuši savas mutes no ūdens virsmas, klausījās viņu atplestām mutēm. Nē, viņš mums ir svarīgs arī tāpēc, ka viņa sludināšana panāca brīnumus cilvēku sirdis. Atgriešanos no grēkiem, atgriešanos no maldiem, atgriešanos pie mīlestības, jo cilvēki, pateicoties viņa sludināšanai, izlīga, apstādināja karus ģimenēs, karus starp pilsētām. Tāpēc, mīļie draugi, jāatvērsimies pie Svētā Antonija un iepazīsim šo lielo svēto. Tagad zvana pirms misas 3:30. Un es gribu jums parādīt kādu neparastu lietu šeit Padujā, šeit uz ielas stūra. Var redzēt ne tikai mazu kapeliņu Svētajiem Antonijam, bet kādu neparastu uzrakstu, kas raksturo šo pilsētu. Via del Santo, Svētā iela. Jo lūk šeit, Padujā, paduvieši nesaka Svētais Antonijs, pārāk garš nosaukums. Nesaka pat Svētais Antonijs, viņi vienkārši saka Il Santo, jeb svētais latviski. Un tā viņi atsaucās gan uzreiz uz baziliku, kur ir svētā kaps, gan uz pašu svēto. Tā arī mēs dosimies apmeklēt šo dižo baziliku uzceltu virs viņa kapa. Tieši pa kreisi mēs redzam tādu kā sānu kapelu piebūvētu. Tur arī atradās senā Dievmātes kapela, kurā arī Svētais Antonijs gribēja, lai viņu apbedī, un šī bazilika izauga ap to. Kas ir Svētais Antonijs? Man vienreiz pajautāja, tā varētu teikt, no sirds. Kāpēc viņu jāgodina? Kas viņš tāds ir? Un man jāsaka, ka varbūt mēs Latvijā tā dzīvojam, maz pazīstot baznīcas svētos, varbūt tāpēc, ka mums nav savu svēto. Jāsaka tā, ka mums bija protestantisms, un mēs protestantisma iespēja varbūt nepiedzīvojam tādu, kāds ir dienvidu zemēs, Itālija, Spānija, Francija, tā senais kristīgais zemēs svēto kults, kur ir savi svētie. Svētie, kas ir dzīvojuši, kas nomiruši šais pilsētas, kas šeit uz šais ielās sludinājuši, kas šeit uz šīm ielam arī izlēja savas asinis par Kristu paganisma laikos. Un te ir tāds uzreiz arī attaisnojums, kā mums iepretim ir ļoti liels Dievmātes kults. Un tā ir taisnība, ka mums Latvijā mēs varam lepoties ar šo titulu Terra Mariana. Mēs esam Mārijas zeme, Māras zeme, mēs tā sakam tautiskāk. Proti, mēs ar paša pāvesta lēmumu, tad, kad tika atzīts Svētā Franciska ordenis 1215. gada Laterāna 4. koncila, mēs tad bijām nosaukti par Terra Mariana. Taču mums, esot universālajā katoļu baznīca, ir šī bagātība, svēto sadraudzība, ticu svēto sadraudzībai. Un Svētais Antonijs, lūk, pieder pie šīs svēto plejādes, kas pieder pie baznīcas lielākiem svētiem. Ne tikai paša franciskāņu ordeņa, viens no lielākiem svētiem, otrais pēc Svētā Franciska, bet arī visas baznīcas svētais. Tāpēc viņš arī tiek piesaukts
visu svēto litānija. Lūk, kas viņš ir bijis? Svētais Antonijs piedzima 1195. gadā Lisabonā, Portugālē, un svētais Antonijs ir dzimis dižciltīgajā ģimenē. Un jau no bērnības, viņa vecāki gribēja, viņš ir bruninieks, lai dodas krustakāros, bet viņš aug kā ļoti inteligents bērns, kurš acīm redzot ir radīts studijām. Un viņu atdot kanoniku skolā, augustiniešu kanoniku skolā viņš mācās un kļūst par klosteru brāli augustiniešu ordini, kuram starp citu arī pieder mūsu mīļais jaunievēlētais pāvests Leons 14. Un viņš kļūst par augustiniešu tēvu un darbojas Lisabonā, savā dzimtajā pilsētā. Visi viņu pazīst arī, ka viņš pieder šai dižciltīgajai ģimenei. Un viņš tomēr algs pēc kaut kā vairāk. Un svētais Antonijs tādēļ pat pārceļas uz Koimbru, tā ir aiz Lisabonas otra pilsēta Portugālijā, lai viņu mazāk pazīst, lai nav šis saiknes ar ģimeni, kas ir pārtikusi, kas ir dižciltīga ģimene Lisabonā. Un svētais Antonijs Koimbrā piedzīvo kaut ko neparastu. Kad viņam ir 20 gadi, viņš ir tikko ordinēts 19 gados, viņš redz, ka jaundibinātā ordeņa, franciskāņu ordeņa 5 brāļi dodas misiju uz Maroku. Maroka tobrīd ir musulmaņu pārņemta arābu, lūk, tā konkvista ir notikusi, un viņi tātad musulmanizē visu šo reģionu, kas tomēr nelaupīja cerības katoļiem atgūt šīs kādreiz kristīgas zemes. Un viņš redz, ka 5 franciskāņu brāļi, celtsirdīgi dodoties šai misijai sludināt Dieva vārdu, kļūst par mocekļiem, viņiem musulmaņi nocert galvas, un viņu mirušas miesas atgriežas Eiropā. Viņš redzēja viņus aizejam, šī jaundibināta, bet ļoti drošsirdīga ordeņa pārstāvjus, bija tikai daži gadi, kādi 11 gadi, kā franciskāņu ordenis bija apstiprināts, un viņš iedvesmojas, ka viņš arī grib būt daļa no šīs kustības, daļa no šī jaundibināta ordeņa. Un Antonijs pāriet no augustiniešiem uz franciskāņiem un iestājas mazo franciskāņu brāļu ordenī un arī dodas uz Maroku. Paiet viņa sagatavošanas pārējais posms, un viņš dodas uz Maroku, taču saslimst un pavada tur pavisam īsu laiku, un viņam jāatgriežas Eiropā, bet viņa kuģis nonāk vētrā. Un tāda, lūk, ir Dieva apredzība. Viņa kuģis nepiestāja pēc vētras Portugāles krastos, bet pavisam kāda citā vietā, Sicīlijas krastos, Sicīlijas ziemeļos, netālu no Messinas, viņi beidzot piestāja Eiropā kādā vietā, un viņš saprot, ka viņš nav tev zemē. Un viņa sapnis par to, lai būtu kaut kur tālu no dzimtām mājām, piepildās, un viņš izvēlas neatgriezties vairs uz Portugāli un pavada pazemīgu dzīvi Itālijas klosteros. Viņu pārsūta no viena klostera uz citu, viņam ir vāja veselība. Un kas ar viņu notiek ar Svēto Antoniju? Viņš vienreiz nonāk kāda priesteri ordinācija, kur ordinē gan dominikāņus, gan franciskāņus. Un tā viņa dzīves aprakstē ir rakstīts, ka franciskāņi domāja, ka sprediķos izglītotie dominikāņi, dominikāņi daudz, studēja, viņi arī paši sevi sauc par sprediķotāju ordini, un franciskāņi varbūt tā mazāk veltīja uzmanības akademiskām studēm tieši, un sludina vairāk ar dzīvi, ar kalpošanu. Bet dominikāņi domāja, ka sludinās franciskāņi. Šai miseklī viens uz otru rādīja ar pirkstu, teica, tev tad jāsprediķē tev, un tad vienkārši norādīja uz pašu mazāk zināmu brāli, uz kuru nelika neviens lielas cerības, uz Svēto Antoniju. Viņš pazemību pieņem šo
izaicinājumu, un visi ir šokā. Viņš prediķo izcelā latiņu valodā šiem tātad no visas Eiropas atbraukušiem brāļiem. Viņam ir ļoti izcila teoloģija, viņš perfekti saprot svēto rakstu apslēptās nozīmes, un tā viņa slava sāk izplatīties. Tik tālu, ka viņš nonāk pat pāvesta galmā, un pāvests Gregorijs 9. viņam liek sludināt kam? Kardināliem, iedomājieties. Viņam pāvests lika sludināt kardināliem. Es vien varu tikai iztēloties, kas tas bijis par izaicinājumu. Un kardināli lūdz pāvestu, ka viņam jāsludina visiem Romas sveceļniekiem. Un pāvests viņu aiztur Roma, lai viņš sludina sveceļniekiem, mūžīgai pilsēta. Sveceļniekiem, kas dodas pie mocekļu kāpiem, pie apustuļu kāpiem. Bet viņa sirds nevar piederēt vienai vietai. Un viņš dodas tālāk. Un viņš satiek svēto Francisku. Un svētais Francisks viņu ieceļ par ordeņa sludinātāju. Viņu norīko pat doties uz Dienvidu Franciju. Viņš dodas uz Tulūziju, lai apkarotu ar savas prediķošanu albigojiešu herēziju. Es domāju, tie, kas Umberto Eko esat lasījuši Rozes vārds, atceraties šīs diskusijas par tiem albegojiešiem. Es tieši turienes uzzināju par viņiem kādreiz. Un lūk, viņš no turienes atgriežas un sludina pa visu Itāliju. Daudzi viņa vārdu arī nepieņem. Piemēram, Rimini pilsēta cilvēki gribēja piederēt albigojiešu herēzijai. Un viņš teica, labi, jūs negribat klausīties mani, es sludināšu zivīm. Un tāpēc viņu bieži ikonogrāfi attēlo, ka viņš stāv gluži kā kādreiz svētais Francis predikoja putniem, tā bieži viņu attēlo predikojam zivim, ka zivis no ūdens izlīduši ar atplestām mutēm klausas viņu uzmanīgi. Arī viņš kāda citā vietā pierāda Euharistijas patiesību, Jēzus patiesu klātbūtni Euharistijā. Un kāds lopkopjas teicis, mans vērsis, ja nebūs ēdis 3 dienas, viņš apēdīs pat svēto hostiju. Un viņš neliek ēst vērsim 3 dienas. Un tad svētais Antonijs izgāja ar visvētāko sakramentu. Un ko izdarīja vērsis, kad saimnieks viņu mēģina piemanīt ar visgaršīgāko sienu, viņš nometās uz ceļiem Euharistijas priekšā, kuru rokās turēja svētais Antonijs. Lūk, viņu tāpēc bieži arī attēlo notiekam šim brīnumam. Jā, viņš turē rokas Euharistiju un ēzelis vai vērsītis nometas uz ceļiem, lokot priekšējās kājas Euharistijas priekšā. Lūk, kāds lielais svētais. Bet arī viņa sludināšana panāca to, kā izlīga ģimenes savā starpā, kā izlīga tēvi ar dēliem, kā piedeva vīri savam sievām, atmetot aizdomas par neusticību, kā dēls, kurš darīja pāri savai mātei, lūdza viņai piedošanu un labojas. Tātad viņš ir tas, kas ar savu sludināšanu panāca mieru, kurš panāca izlīgumu. Un, manuprāt, tas ir vislielākais brīnums, kas saistās ar viņu. Un tāpēc man viņš ir tik dārgs savā ikonografiskajā attēlojumā tieši ar svētiem rakstiem. Tātad pasludinot lūk šo Dieva patiesību. Mēs viņu, protams, bieži arī pazīstam ar Jēzus bērniņu uz rokām, jo kāds pēc viņa nāves liecināja, ka svētais Antonijs, kad lasīja jau drīz pirms savas nāves svētos rakstus, turēja rokās Jēzus bērniņu, visdrīzāk lasot Jēzus bērnības aprakstu, bet tas ir vēlākais viņa attēlojums, vēlīnais. Viņš vispirms ir Dieva vārda sludinātais. Un tāpēc, mīļie draugi, es aicinu jūs tagad doties man līdzi šai bazilika, tur tagad notiek svētā mise. Nevarēšu daudz runāt, centīšos tā klusam sava mikrofona kaut ko jums vēl paskaidrot, bet mēs iziesim caur baziliku, mēs iziesim gar viņa kapu, kas ir Salnu kapela, redzēsim arī relikviju kapelu. Un atkarībā no rindas, kāda tur ir iekšā, arī piesim pie relikvijiem, kas glabājas šajā bazilika. Dodieties man līdzi.
šeit var redzēt kādu tradīciju arī, kas saistīta ar Svēto Antoniju. Svētā Antonija maizes, proti kāda māte apsolīja, ka ja viņas bērns tiks dziedināts ar Svētā Antonija lūgšanu, viņa pabaros nabagos ar daudzam maizēm. Un bērns tika dziedināts, māte savu apsolījumu piepildīja, pabarojot nabagus, bet tagad Svētā Antonija godinātāji arī aizvien ziedo nabagu uzturam, un arī tēvi svēti maizes un izdala tās nabagiem par ziedojumu. Tā tiek atbalstīts karitas darbs draudzēs, un tā arī tiek atbalstīta visa karitatīva darbība franciskāņu draudzēs. Bet mēs dosimies tālāk. Es nepateicu, ka cilvēki arī ņem šīs pasvētītas maizes, un ir tradīcija arī svētīt maizi Svētā Antonija dienā, atbalstot nabagus ar ziedojumu un saņemot tā svētību. Mīļie draugi, man palūdza nerunāt skaļi šeit. Tagad notiek svētā mise. Redzam bazilikas galveno jomu. Uzcelta bazilika ir kā liela bizantiska bazilika. Šeit priekšā ir altāris, kas brauc pa pilsētu 13. jūnijā. Apakšā stāv pārnesājamais altāris un svētā figūra ar relikviem izbrauc ar pilsētu. Skatieties, svētdienu, svēto mišu laiki. Tātad ir 9 svētās mises svētdiena. Tagad svētā gada arī ir tāds kā svētceļnieku ceļš pa baziliku izveidots. Bet mēs arī tā arī iziesim caur baziliku pie svētā kapa. Man jums jāsaka, mīļie draugi, ka tā ir viena no skaistākām bazilikām Itālijā, viena no skaistākām lūgšanu vietām. Un tā ir ārkārtīgi bagāti rotāta. Tāpēc viss, kas šeit ir uzdāvināts svētajām no Padujas, arī liecina par viņa lielumu. Tagad dosimies klusuma pie viņa kapa un arī noliksim mūsu lūgšanas pie viņa. Šeit ir attēloti Svētā Antonija brīnumi, bareliefos, kurus izpildīja dažādi Venēcijas meistari, var redzēt viņa veiktos brīnumdarbus. Un šeit ir altāris, kur arī ir iekšā viņa kaps, un cilvēki no otras puses pieiet un pieskaras plāksnei, kas ir vistuvāk viņa kapam, atstāja savu tuvo un mīļo fotogrāfijas. Arī mēs dosimies pie Svētā Antonija, uzticot viņam mūsu vajadzības. Kāda liecība par cilvēku paļāvību un uzticību pie Svētā Antonija.
Svētā Antonija miesas. Paldies Tev, Svētais Antonija! Šie cilvēki lūdzas lūgšanu Svētā Antonija godam. Centīšos arī jums pārtulkot šos lūgšanu vārdus. Ak, mīļais Svētais Antonija, lūk, es esmu pie tava svētā, svētīga kāpā, no kura tu uzruna cilvēkus ar savas svētās dzīves piemēru. Šeit viņus pievelc pie Dieva ar brīnumu darītāja spēku, ko viņš tev ir devis. Es esmu nācis pateikties tev par visam tam reizēm, kad tu esi bijis man tuvu, sevišķi pārbaudījumu un sāpju brīdī. Kad tu esi izlūdzis man žēlastības, man un maniem mīļajiem. Es esmu nācis, lai lūgtu tev palīdzību manas vajadzības, paļāvības pilns, uz tavu labestīgu līdzjūtību pret visiem, kurus tu spēj mierināt. Tu redzi manu sirdi un zini, kas man ir vajadzīgs tagad. Runā manā vārdā ar debesu Tēvu, uzrunā viņu un izlūdz to, kas man ir vajadzīgs. Es zinu, ka mana ticība ir vāja, bet tev šis tikums bija brīnumaini dāvāts tik lielā mērā, ka tu darīji brīnumus, un ar ticību esi pulcinājis lielus cilvēku pūļus, un ar savu sludināšanu viņus pievērsi svētajai ticībai. Tāpēc atdzīvini mani ticības dāvanu, dari viņu aizvien stiprāku un šķīstāku. Tev bija evaņģeliska dzīve, palīdzi man darīt manu dzīvi aizvien kristīgāku, lai es varu būt debesu Tēva cienīgs bērns. Ak, Svētais Antonij, nāc palīdzība manā nabadzība, turot tālu no manis visu ļaunumu, kas var kaitēt dvēselei un miesai. Palīdzi man vienmēr salikt visu manu cerību Dievā, sevišķi pārbaudījuma brīdī. Svētī manu darbu, manu ģimeni, visus, kas tevi godina, izkaisīti pasaulē un kas garīgi šeit ir klātesoši. Izlūdz man sirds labestību, lai arī šodien turpinās tava līdzjūtība pret nabagiem un cietējiem. Ak, mans mīļais aizstāvi, atbildi uz paļāvību, ko es vienmēr paturu, zinot, ka tu aizbildini par mani pie Dieva. Svētais Antonij, lūdz par mums. Svētais Antonij, lūdz par mums.
Mīļie draugi, paldies jums par šo kopīgo lūgšanu. Domāju, šis 13 otrdienas pie Svētā Antonija kapa tagad piepildās ar šo mūsu kopīgo virtuālo svētceļumu šeit pie viņa kapa. Ceru arī kādreiz šeit atgriezties ar jums kopā. Un tagad aicinu jūs tālāk ceļā pa baziliku. Tagad, mīļie draugi, aicinu jūs tālāk ceļā pa Svētā baziliku. Šeit pa kreisi atrodas Jaunavas Marijas kapela. Tieši šajā kapelā Svētais Antonijs gribēja būt apbedīts. Un šeit arī bija viņa pirmā apbedījuma vieta. Šī kapela ir sevišķi veltīta Svētajam Filipam un Jēkabam mazākajam, viņu moceklībai. Mēs dodamies tālāk, paiet garam šim Dievmātes altāram. To sauc par melno Dievmāte, Capella della Madonna Mora. Tieši šeit arī bija tā sena baznīca. Tā bija galvenie altāri šī Dievmāte šai senē baznīca, kur svētais bija apbedīts. Tātad viņš sevišķi godināja šo Dievmāti Madonna Mora. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Mēs dodamies tālāk pa baziliku. Šeit altāra galvenā telpa ir norobežota un ir iespēja apiet pa galveno altāri. Tādējādi aiz altāra apmeklējot svētā relikvijas, kas ir citi viņa ķermeņa gabali, kā arī priekšmeti, kas viņam kalpoja šī dzīvē. Šeit, piemēram, Sānu kapela ir izveidots Centro di Ascolto, uzklausīšanas vieta. Un šeit ārpus svētas mises laikiem kāds brālis sēž pie galda un var arī pārunāt ar kādu brāli ārpus grēksūdzes par sāpēm, par bēdām, par kādiem jautājumiem dzīvē. Ļoti nepieciešams kalpojums. Tagad dodamies uz relikviju kapelu, kas ļoti atšķirās stilistiski no pārējās bazilikas, jo te ir vistīrākais baroks. Te ir jau 17. gadsimta baroks visa savā košumā. Šeit priekšā izstāvā arī tādas grāmatiņas, bukletiņas, kur ir aprakstītas relikvijas. Tur ir dažādu svēto relikviju, mūsdienu svētu, piemēram, Svētā Leona Mandiča relikvijas, Jāņa Pavila II, Faustinas Kovaļskas. Bet centrālajā tieši nodalījuma ir relikvijas saistītas ar Svēto Antoniju. Un te var uzzināt, ka pašā apakšā atrodas viņa
habits, bet arī, kā tas bija pieņems arī viduslaikos, viņa ķermeņa daļas, viņa žoklis, viņa balssaites un viņa mēlē. Tāds bija paradums viduslaikos, jo tā kā viņu godināja kā lielo sludinātāju, tāpēc arī sevišķi godināja tieši šis viņa ķermeņa daļas. Varbūt mūsdienās tā grūti to pieņemt, bet tas jāpieņem tāda vienkāršība. Bet vispār, kāpēc mēs baznīca godinam relikvijas? Man kāds jautāja, kāpēc jums ir šis relikvijas baznīcas? Tāpēc, ka mēs ticam uz miesas augšām celšanos. Tāpēc, ka mēs ticam uz miesas augšām celšanos pastarajā dienā, un šie kauli, svēto kauli, liecina mums par to, ka viņi gaida augšām celšanos, viņi gaida Kristus otru atnākšanu, kad dvēsele atkal savienosies ar miesu, un Dieva spēks augšām cels. Vienus godībai, citus kaunam. Šeit arī var redzēt audeklu, kura bija ietīts svētā nopādojas ķermenis. Šeit arī ir pirmais zārks, kura glabājas viņa miesas. 1263. gadā atklāja, kā svētā Antonija mēle palika neskarta. Atklāja to, ka svētā Antonija mēle nesatrūdēja. Un tas bija liels brīnums, un tāpēc viņa arī kā pirma viņa ķermeņa daļa tika atsevišķi godināta. Un svētais Bonaventūra pat ir veltījis tādu kā himni, par svētīgā mēle, kas vienmēr slavēja kungu un lika citiem viņu slāvēt. Tagad svētīgā mēle atklāja mums, cik lieli ir tavi nopelni Dieva priekšā. Bet es vien gribu, lai jūs pievēršat uzmanību šīs kapelas dekoram, šim baroka apoteozam. Šai kapelē. Es esmu liels baroka fans, ja tā var teikt. Baroks man kaut kāda ziņā arī ir liecība par augšām celšanos, par to dzīvību, kas ir pie Dieva, par to dzīvību, kas ir pie debesu svētiem, un par to dzīvību, kādu mēs pieredzam arī katoļu baznīcā, pieņemot svētos sakramentus, piedzīvot šo Dieva brīnumaino spēku, kas mūs atjauno, kas mūs dara par Dieva bērniem. Un tāpēc, mīļie draugi, tagad gribu, lai jūs visi pievēršat uzmanību šiem svētiem relikviāriem. Šeit vidu var tieši redzēt svētā žokli ar visiem zobiem, bet, kā teicu, pieņemsim vienkāršību. Šis relikvijas zemāk ir viņa mēle un citas relikvijas. Svētais Antoni, lūdz par mums. Un šeit ir arī relikvijas no Jeruzalemes, Svētā krusta relikvijas, Jēzus ēršļu kroņa relikvijas un citu svēto mocekļu relikvijas. Virs ies tieši var redzēt eņģeļus turam rokas grāmatu, kura ir svētā Bonaventūras himnas vārdus. O lingo benedicta, Dominum semper benedixisti. Ak, svētīga mēle, kas vienmēr liki citiem svētīt, slavēt Dievu. Iespaidīgi, vai ne, mīļie draugi? Tikko pagāju garām franciskāņu tēvam un atcerējos, viņš mani pasveicināja, kā svētais Francisks lika saviem brāļiem izmantot, kā sveicina vārdus pax et bonum, pace bene itāliski, jeb latviski būtu miers un labestība. Tāds bija viņa miera aicinājums, un vēstījums, kuru viņš vēlēs nest tālāk. Un es domāju, arī mums būtu skaisti tā vienam otru sveikt. Miers un labestība tev, Kristus miers tev,
Un redzam, kā arī svētais tēvs Leons 14. arī ar šiem Kristus augšām celušas vārdiem sveicināja tautu uzreiz pēc viņa izvēlēšanas par pāvestu. Miers jums visiem! Gribu jūs tagad visus aizvest šeit zakristējas priekškambari, jo šeit var redzēt tieši ļoti skaistu fresku, kur ir attēlota Svētā Antonija sludināšana zivim. Rimēno, Rimini pilsēta latiņu valoda. Un pilsētnieki negrib klausīties svētā vārdus, bet zivis, visu veidu zivis, visādi rāpuļi, krābji, visi balzivis, delfīni, visi ir izlīduši, lai klausītos svētās predikjošanu. Un mēs, mīļie draugi, dodamies tālāk ārā no bazilikas. Pirms mēs iziesim no bazilikas, es gribu parādīt, mīļie draugi, jums arī kādu fresku, kas glabājas altāri. Man būs jāpietuvina tāpēc kamera, jo tuvāk, un paskatieties dziļumā, var redzēt Svētā Antonija fresku, kas ir viens no senākiem viņa attēlojumiem. Viņš arī bija saslimis pirms nāves ar kādu infekciozu slimību, viņš bija saindējies, bet arī visu viņa dzīvi viņu pavadīja arī ūdeņstūsku, un tāpēc viņš bija arī apalīgs. Un šeit uz šīs freskas var redzēt tieši viņu tādu, kāds viņš visdrīzāk arī izskaties dzīves laika, nedaudz apaļīgs. Un man jāsaka, ka tieši tādu mēs viņu atrodam arī Ludzas baznīcā. Tieši tāda skulptūra ir Ludzas baznīca, svētājs. Tur rokā svētos rakstus, pacēlis roku, mācīšanas, predikjošanas žestā. Un tāpēc mums Lūdza ir tieši tāds un ļoti sens viņa attēlojums. Tagad, mīļie draugi, aicinu jūs kopā ar mani iziet ārā no bazilikas, konventa pagalmā, un tur arī noslēgsim mūsu svētceļojumu pa šo baziliku. Ceru, ka gan man, gan jums šis svētceļojums paliek sirdī, kā piedzīvojums, man reāls, jums virtuāls, bet, kā saka svētie raksti, mēs nevaram nerunāt par to, ko esam redzējuši. Tā apostoļi runā par augšām celušos Kristu. Un es arī nevaru nesludināt par to, ko mums ir devusi Kristus augšām celšanas svēto sadraudzību. Mīļie draugi, svētais Antonijs ir viens no tiem lieliem svētiem, kas grib arī mums pasludināt Dieva vārdu. Man ārkārtīgi patika šī lūkšana, kas ir pie viņa kāpa, un es drīzumā ar to padalīšos arī ar jums šī video beigās. Tāpēc, mīļie draugi, es domāju, lūksim arī mēs svētiem Antoniem runāt uz mūsu sirdīm, ja? Un slavēt Dievu un aicināt arī mūs slavēt Dievu, svētīt Dievu, lai arī mūsu mēlis svētīt Dievu. Mīļie draugi, lai svētais Antonijs jūs visus bagātīgi svēti vienmēr, lai aizstāv jūs no visa ļauna, lai aizsarga jūs no visām bēdām, un lai viņa aizbildniecība mēs topam patiesi Dieva bērni. Slavēts Jēzus Kristus, mūžīgi mūžos. Āmen. Tikko noslēdza svētā mise. Šeit es esmu pie vissvētākā sakramenta altāra. Sena māksla savēs ar moderno mākslu. Paskatieties, cik neparasts mūžīgas adorācijas altāris. Lai top cienīts un godināts vissvētākais sakraments, mūsu Kunga Jēzus Kristus, īsta miesa un asinis.